Un tagad dosim vārdu lauku atbalsta dienesta speciālistiem. Jā, labdien visiem klātesošajiem. Es esmu Iveta Oša, lauku atbalsta dienesta direktora vietniece investīciju jautājumos. Un aktuālais lauku atbalsta dienestā šobrīd droši vien viss aktuālākais ir 14. aprīlis, proti platību sezonas sākums, ko arī izstāstīts mans kolēģis Aigars jau mazliet detalizētāk. Bet ir pietiekami daudz arī investīciju blokā aktualitātes, un to es centīšos arī īsi izstāstīt, kā mums šobrīd izskatās investīciju projekti. 20. martā noslēdzās ieguldījuma materiālos aktīvos, proti visa veida un izmēra saimniecību attīstības projekti, kur bija atvērti arī vairākas intervences, proti apakšpasākumi, un kopumā pa visām 4 intervencēm, jeb apakšpasākumiem iesniedza tuvu pie 1000 projektiem. Pirmā konkurētspēja bija vairāk vērsta uz mazo un vidējo saimniecību attīstību, un kā redzams, tad attiecībā uz mazajām saimniecībām konkurētspējas projektiem finansējums palika pat pāri. Kopumā bija iesniegti 309 projekti, un puse no pieejamā finansējuma šobrīd ir rezervēta, ir uzsākta vērtēšana. Līdz ar to visi projekti, kas ir iesniegti, tiks izvērtēti, un tie, kas atbildīs nosacījumiem, tie tiks arī atbalstīti. Savukārt vidējās saimniecības, kas ar apgrozījumu līdz 350 000 konkrētspējā, šeit gan atsevišķos reģionos nedaudz iztrūka, proti konkurence bija lielāka, bet ņemot vērā kopējo šo te situāciju, tad kopā ar Zemkopības ministriju esam pieņēmuši lēmumu, kad vērtēsim visus, arī vidējā konvertā konkurētspējas projektus un visus atbilstošos projektus arī apstiprinās. Šajā intervencē vidējām saimniecībām arī bija iesniegti tuvu pie 300 projektiem. Otrā intervence bija SEG emisijas, jeb klimata mērķis, tas ir precīzās tehnoloģijas, kultsmēslu apsaimniekošana, un šeit tā intensitāte bija stipri lielāka, bet šeit arī startēja visi izmēra saimniecības, arī lielās saimniecības ar apgrozījumu virs 350 000, un šeit arī atsevišķos 3 reģionos finansējums bija mazāks pieejams nekā izsludināts, bet visi projekti tiks izvērtēti un visi atbilstošie arī tiks apstiprināti. Proti rindošana neietekmēs šajā intervencē rezultātu. Un vislielākais pieprasījums bija 3. lopkopības aktivitātē, proti, kura tika atbalstīta labturības uzlabošana un biodrošība. Šeit bija iesniegti 78 projekti. Tas laikam pa visu laiku, kad ir pieejams šāds mērķis, tā ir vislielākā aktivitāte. No vienas puses tas ir ļoti labi, jo tas nozīmē, ka saimniecības domā par labturības tiešām uzlabošanu un šo te biodrošību, lai pasargātu savas saimniecības. Un šeit iztrūkums ir 53%. Tas, ko mēs šobrīd līdz šīs nedēļas beigām kolēģi būs sarindojuši šos 78 projektus, un tad tālāk vērtēsim, skatīsim, cik daudz atbilstoši šīm mērķim projektiem pietrūkst finansējums un meklēsim iespējas atbalstīt pēc iespējas vairāk projektus. Un 4. intervence ir atjaunojamā enerģija vai energoefektivitāte. Šī intervence vienmēr mums ir bijusi tāda ar pietiekamu finansējumu, bet projekti ir, joprojām ir saimniecības, kas domā par saules paneļiem, par alternatīvo enerģiju, līdz ar to projekti ir sasniegti un arī energoefektīvā būvniecība arī ir 10 projekti iesniegti, kas tiks izvērtēti, un ja tie būs atbilstoši, tad attiecīgi arī tiks apstiprināti. Šeit ir redzams arī gada griezumā indikatīvais plāns, kā plāno atvērties šie te pasākumi. Mazliet detalizētāk būs nākamajā slaidā tie būtiskākie pasākumi, bet tātad ieguldījuma materiālos aktīvos šobrīd beidzās 20. martā, bet uz gada nogali apkopos šos te finansējumus, skatīsies, kurās intervencēs paliek pāri, un iespējams kaut kādām saimniecību grupām varētu būt vēl viena kārta, vēl viens uzsaukums. Tāpatām šobrīd jau aktīvi ir iespēja lauksaimniekiem saņemt altumā finanšu instrumentu veidā gan garantijas, gan aizdevumus. Bioloģisko zālāju atjaunošana mums plānojas uz gada nogali.
Un inovāciju projekts gan saimniecību līmenī, gan nozares līmenī plānojas uz šī gada septembri. Ja vēl runājam par aktuālo saistībā ar lauksaimnieku atbalstu, tad viens no aktuālajiem ir ārkārtas atbalsts, ņemot vērā pagājušā gada salnas, lietavas un visas iespējamās dabas stihijas. Mēs redzam, ka ir ļoti liels pieteikumu skaits. Ja salīdzinot pagājušo gadu par 24. bija iesniegts tuvu pie 200 pieteikumiem, tad uz šo gadu iesniedza 864, kas liecina to, ka tiešām tā situācija bija kritiska lauksaimniekiem. Un attiecībā tie 864 tikai 3 nozareis - augļu kopībā, dārzniņu kopībā un sēklu kopībā. Līdz ar to tas neaptver pilnīgi visas nozares. Un šeit šobrīd notiek ļoti aktīva šo pieteikumu vērtēšana, administrēšana, bet jāņem vērā tie, kas pieteicās uz šo ārkārtas atbalstu, kad finansējums proporcionāli būs mazāks nekā bija plānots pēc likmes. Ja jūs līdzi rēķinājāt ar likmi, tad šeit jārēķinās ar to, ka tas izmaksātais finansējums būs mazāks, jo pieteikumu skaits ir stipri lielāks. Un tas finansējums, ko Eiropa mums ir piešķīrusi, ir uz visām saimniecībām 4,2 miljoni tikai. Un, mazliet detalizētāk par tuvākajām kārtām. Tātad šobrīd jau ir izsludināts apdrošināšanas pasākums tiem lauksaimniekiem, kas izmanto apdrošināšanu, un mēs ļoti iesakam to darīt. Tātad no 13. aprīļa līdz 1. jūlijam ir iespējams iesniegt lauku atbalsta dienestā pieteikumus. Nosacījumi nav mainījušies, nosacījumi ir pilnīgi tādi paši kā pagājušo gadu. Līdz ar to, sekojam līdzi datumiem un iesniedzam šos te pieteikumus. Ieguldījumi pārstrādē, produktu pārstrādē, lauksaimniecības, gan mājražotājiem, gan lielajiem pārstrādes uzņēmumiem būs no 18. māja līdz 18. jūnijam. Un pieejamais finansējums ir 13 miljoni. Pārstrādes pasākumos ir bijušas 2 investīciju kārtas uzsaukumi. Pirmajā kārtā bija iztrūkums finansējuma, proti interese bija stipri lielāka 24. gada nogalē un savukārt 25. gadā, kad bija otrā kārta, tur savukārt finansējums palika pāri. Ļoti interesants pasākums īsās piegādes ķēdes. Plānojas no 11. māja līdz 11. jūnijam. Viena kārta mums jau ir bijusi. Šeit ir iespēja kooperēties vairākiem lauksaimniekiem un veidot plašāku, lielāku pārtikas grozu, proti ar saviem saražotajiem produktiem un nodrošināt lielāku apjomu vai nu tirgotājiem, vai nu tiešajiem pircējiem vai skolu ēdinātājiem. Un šeit ir iespējams gan izbūvēt noliktavas, gan pielāgot infrastruktūru, proti, lai šie lauksaimnieki, kas kooperējas kopā, var nodrošināt tiešām vai nu lielākus apjomus ar kartupeļiem, burkāniem, ko pretī prasa vai nu tirgotājs vai ēdinātāju iepirkumi. Un otra aktivitāte šajā pasākumā ir mārketings, proti ir jāveido arī, ja ir izveidots zīmols un popularizēt vietējo produktu, pie tā ir jāstrādā, jo ir jācīnās par to, lai pircēji tiešām veikalā izvēlētos tieši mūsu šeit saražoto produktu. Kredītprocenti arī ļoti nozīmīgs atbalsts un pasākums lauksaimniekiem ir plānots nemainīgi datums 1. jūlijas, 31. jūlijas. Nosacījumi nav mainījušies. Ja iepriekšējos gados jūs esat saņēmuši atbalstu kredītprocentos, tad arī šogad pēc tiem pašiem nosacījumiem jums arī šis atbalsts būs. Un 2 pasākumi, kuriem gan būs izmaiņas, bet es teiktu, ka būs ļoti labas izmaiņas, proti mazās lauku saimniecības. Plānoja šī gada augustā. Šis pasākums šobrīd tiek pārveidots. Tas nebūs vairāk investīciju pasākums, bet viņš būs vienreizējs maksājums. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka lauksaimnieks varēs iesniegt savu biznesa plānu, saņemt 80% avansu no 30 000 maksājuma un tad realizēt biznesa plānu
iegādāties, uzbūvēt to, ko viņam vajag, un pēc biznesa plāna pabeigšanas 2 vai 3 gadu laikā būs iespēja saņemt atlikušos 20%. Šeit varēs startēt saimniecības, kas arī ir ļoti būtiski, jo vienmēr bija līdz 15,000 apgrozījums saimniecībām, tad šobrīd ir slieksnis pacelts, varēs startēt saimniecības, kurām apgrozījums pēdējā gadā nepārsniedz 70,000. Un apsaimniekojumā un īpašumā esošā zeme nav lielāka par 200 hektāriem. Ja jūs šajā kritērijā iekļaujaties, tad būs pieejams augustā šis atbalsts, ļoti, ļoti labvēlīgs, tāpēc, ka šeit nevajag meklēt līdzfinansējumu. Šeit iedot 80% avansā, jūs izdarat to vajadzīgās investīcijas, izdarat vajadzīgos darbus, un sasniedzot mērķu, ir iespējams saņemt atlikušo maksājumu 20%. Bet tas nenozīmē to, ka tik un tā ļoti rūpīgi ir jāpārvērtē savs biznesa plāns, ko jūs gribat darīt. Vai tas, ko jūs esat ieplānojuši, tiešām atbilst tirgus situācijai un visas kritiskos scenārijus, kas notiek, tomēr, ja varbūt nav tie labvēlīgie laika apstākļi. Tā ka jā, mazās saimniecības mēs droši vien arī sniegsim plašāku informāciju. Šis pasākums ir kļuvis ļoti, ļoti tāds labvēlīgāks pašiem lauksaimniekiem. Un jaunie lauksaimnieki arī pārveidojas, proti oktobrī plānoja šī te kārta, ja iepriekš jaunajiem lauksaimniekiem bija 40,000, tad tagad atbalsts būs 60,000. Un savukārt, ja jaunais lauksaimnieks drīkstēja pārņemt saimniecību, ja nekļūdos, man liekas, bija 150,000 ar apgrozījumu, tad tagad būs līdz pat 250-300,000 apgrozījums saimniecībai. Tādas saimniecības jaunais lauksaimnieks varēs pārņemt un attiecīgi saņemt arī vienreizēju maksājumu, uzreiz 80% avansu, un tad, kad sasniegs šos rādītājus, tad varēs arī saņemt atlikušos 20%. Vecums nav mainījies, joprojām ir 40 pilni gadi, lai arī reizēm mēs tā kā iesmaidam, ka varbūt varētu pacelt to vecumu uz augšu, bet vecums ir tāpatām 40 gadi, mēs prasam no jaunā lauksaimnieka izglītību, proti vai nu tā ir augstākā izglītība, profesionālā izglītība, kursi nedar, tad ir iespējams varbūt var uzsākt un 3 gadu laikā pabeigt šo profesionālo izglītību. Un kā trešais bija, ka nav uzsākta pašam jaunajam lauksaimniekam saimnieciskā darbība ne agrāk kā 5 gadi pirms projekta iesniegšanas. Šie ir 3 kritēriji jaunajam lauksaimniekam, lai varētu iestartēt atbalstā. Nu, lūk, no manas puses par investīcijām ātri un īsi viss, bet es droši vien došu tad vārdu savam kolēģim Aigaram, kas izstāstīs par platībām, lai jūs būtu gatavi sezonai, un es labprāt atbildēšu uz jautājumiem, ja uzreiz. Ok, labi, varam uzreiz. Labdien! Labdien! Paldies! Man ir jautājums par mācībām jaunajiem lauksaimniekiem. Kur tās var iegūt? Vai tas ir Buldura tehnikums? Nosauciet lūdzu mācību iestādes. Tās ir visas profesionālās skolas Latvijā, kur ir lauksaimniecības priekšmeti. Lauku atbalsta dienesta mājaslapā ir arī šo profesiju klasifikators. Un tad ir jāskatās, Bulduri ir vieni no tiem, bet ir ļoti daudz. Es zinu, ka Višķos ir es nezinu, Ogrē ir ļoti plašs tvērums ar lauksaimniecības izglītību. Bet tur ir jāņem vērā, ka te ir jābūt tiešām profesionālai, ka neder tādi mūža izglītības, jeb kursi. Tie gan priekš šīs programmas, lai saņemtu 60,000, tur tāda izglītība neder. Es gribēju pajautāt par to vecumu celšanu augšā, jo mums tās likums bija, ka jaunietis tagad ir 30 gadi iznāca mūsu valstī. Vairs viņam nav tur 21 vai kas tur sanāk, jo mūsdienu jaunieti dabūt ar prātu, ka viņš grib pārņemt 40 gados, man ir 44. Tad es saprotu, ka es to gribu. Ja mēs to necelsim, man liekas, savu zemnieku vēl mazāk paliks. Nē, es pilnīgi piekrītu. Te var ierosināt zemkopības ministriju uz jauno periodu pacīnīties Eiropas komisijā. Bet, zin kā, es teiktu, man liekas, ka es tomēr ievērtēju, ka jaunie ir ļoti, ļoti spēcīgi un ļoti zinoši. Kur ir tā problēma, kur es saskatu, kāpēc ir jāceļ vecums, jo mēs tik ātri nenovecojam. Tie, kas ir 40 plus, mēs tomēr jūtamies darba spējīgi un ļoti zinoši, un tā pieredze tiešām pieauga ar katru gadu. Un līdz ar to man šķiet, ka būtu loģiski 50 gadi, bet šobrīd ir nosacījums, kā ir.
Tā, kad varbūt ir iespējas jauno periodu. Jā, es atvainojos, man vēl jautājums par to jauno lauksaimnieku. Ja? Tur te nosacījumi paredz, ka viņam ir jāiestājās šajā profesionālajā lauksaimniecības. Teiksim, šajā pavasarī viņš iestājās, un tad viņš var pretendēt oktobrī. Es pareizi saprotu? Tā ir, kad ir uz projekta iesniegšanas brīdi, ir jābūt vai nu pabeigtai, vai nu procesā, kad vēl mācās, vai nu septembrī ir iesniedzis. Proti, laikam, ļoti daudzās profesionālās skolās beidzas pat augustā uzņemšana, kad līdz septembrim, kad ja viņš ir iesniedzis un iestājies skolā, tad viņš arī der. Paldies, labi, dosim vārdu kolēģim. Paldies. Aigar, skatuve tava. Paldies. Jā. Labdien visiem! Mani sauc Aigars Šmelts, esmu lauka atbalsta dienas tiešo maksājumu departamenta direktors. Un tas, par ko es gribu pastāstīt, šobrīd ir par aktualitātēm platību maksājumos. Šogad gan jāsaka, laikam ir tā, ka vairums to aktivitāšu tuvu gan arī 100% ir tāds, kas par labu lauksaimniekiem. Pirmais, kas laikam ir svarīgi, ir pieteikumu iesniegšanas termiņi. Lai saņemtu platību maksājumus, jāiesniedz ģeotelpiskais pieteikums. Tie termiņi gadu no gada ļoti nav mainījušies. Parasti sākam aprīļa vidū, šogad sāksim no 14. aprīļa, un pirmā pieteikšanās, kad bez atbalsta samazinājuma, beidzas 22. maijā. No 23. maija līdz 15. jūnijam arī vēl var iesniegt pieteikumus un pieteikt papildus atbalsts, bet tad pa katru darba dienu jau tiek samazināts šis atbalsta apjoms. Pēc 16. jūnija, tad gan vairs ir tikai precizēšana, ja kaut kas jūs esat kaut ko kļūdaini ierakstījuši, ka jūs sēsiet vienā laukā vienu kultūru, bet saprotat, kad esat kļūdījušies, tādos ārkārtas gadījumos, tad sazinoties lauka atbalsta dienas, šī kļūda ir jānovērš, viņu var novērst, bet tas nevar palielināt atbalsta apjomu, nevar neko no jauna klāt pieteikt. Tas par pašu ģeotelpisku iesniegšanu, pieteikumu iesniegšanu. Tad vēl ļoti aktuāla lieta ir īstermiņa aizdevums. Kā katru gadu, arī šogad ir pieejams īstermiņa aizdevums. Pieejams jau viņš ir, manuprāt, jau no februāra. Bet tā kā sākotnēji līdz 1. aprīlim mēs šos aizdevumus sniedzām pret provizorisko pieteikumu, tad sākot ar aprīli viņi tiks sniegti pret jau īsto ģeotelpisko iesniegumu. Līdz ar to īstermiņa aizdevuma pieteikumus iesniegt var, bet mēs viņus izvērtēsim un aizdevumu piešķirsim tā, kad jūs būsiet iesnieguši ģeotelpisko iesniegumu. Trešā svarīgā lieta ir par dīzeļdegvielas ar samazinātu akcijas nodokļu likmi pieteikumu. Pieteikšanās ir atvērta, vakar atvērām pieteikšanos, var sniegt pieteikumus, un kas laikam ir svarīgi, kad var saņemt jau avansā dīzeļdegvielu pār 2026. 27. saimnieciskā gadu. Tas saimnieciskais gads sākās no 2026. gada 1. jūlija, bet ņemot vērā vispārējo ģeopolitisko situāciju un degvielas cenas, tad ir rasta iespēja šo nākamā saimnieciskā gada limitu 50% apmērā ļaut saņemt jau tagad. Lai jūs varat, ja kādā brīdī nokrītās dīzeļdegvielai cenas, lai jūs viņu varat nopirkt. Tur arī svarīgi tas, kad ir jāiesniedz dīzeļdegvielas pieteikums, un ja jūs gribat saņemt šo avansu no nākamā saimnieciskā gada, tad ir jāieliek šajā pieteikumā ķeksītes. Tas sekoja līdzi. Tas par pašu pieteikšanos. Tad par prasībām. Kā jau teicu, lielākā daļa prasības ir lauksaimniekam par labu. Tā pamatprasība, ko arī ministrija stāstīja savā prezentācijā, kad atbalsts tiek sniegts aktīvam lauksaimniekam. Attiecībā uz platību maksājumiem šogad aktīvā lauksaimnieka kritēriji nav mainījušies. Šogad arī tās saimniecības, kas ir līdz 20 hektāriem, arī tās tiks uzskatītas par aktīvo lauksaimnieku. Tās saimniecības, kuras ir lielākas par 20 hektāriem, tās aktīvā lauksaimnieka kritērijas var izpildīt ar kādu no šīm 7 prasībām, kas papildus. Vairumā gadījumu šīm saimniecībām nav problēmas ar šī aktīvā lauksaimnieka kritērija izpildīšanu. Ja kādam ir, tas ir individuāli, tur vienkārši jāstāsta, varbūt jānāk ir uz lauka atbalsta dienestu un izrunāties, kā jums labāk izpildīt. To, vai esat aktīvais lauksaimnieks vai neesat, aizpildot ģeotelpisko pieteikumu, jūs varat redzēt, vai es tiek uztīts par aktīvu lauksaimnieku vai nē. Ja jums ir zaļš, tur viss parādās zaļš, jūs tiek uztīts par aktīvo lauksaimnieku, tad mums nav jāuztraucās. Ja tur jums parādās sarkans, ka jūs tomēr neesat aktīvs lauksaimnieks, tad droši vien būtu vērts atnākt uz lauka atbalsta dienas un izrunāties, ko tad tālāk darīt.
Tāda svarīga lieta kā nosacījuma sistēma. Šeit ir ļoti daudz izmaiņas, bet visas tās izmaiņas ir par labu lauksaimniekiem. Jau iepriekšējos gados bija tā, ka nosacījuma sistēma bija jāievēro, bet mēs nepārbaudījām, nesodījām tās saimniecības, kur lauksaimniecība izmantojamā zeme ir mazāk par 10 hektāriem. Šis nosacījums saglabājās, bet papildus nāk klāt vēl vairākas atkāpes. Tāpat tās par attiecībā uz bioloģiskajām saimniecībām. Tagad tiek uzstīts arī, ka bioloģiskās saimniecības automātiski uzpilda 1, 4, 5, 6 un 7 standartu. Tā kā lielāko daļu no tiem standartiem. Un vēl viena atkāpe, kas ir saistībā ar pagājušā gada lietavām, ir tā, ka daudzas saimniecības tīri fiziski nevarēja apsēt tos laukus tādās proporcijās, kā paredz nosacījuma sistēma. Līdz ar to tām saimniecībām, kuras pagājušajā gadā cieta no Lietuvu postījumiem un iesniedz Lietuvu postījumu pieteikumu līdz 2025. gada 31. decembrim, arī tām paredzētas atkāpes uz tiem nosacījuma sistēmas veidiem, kur izpildu ietekmē šīs lietavas. Tas ir 5. standarts, kur augsts apstrāde nogāzēs, 6. standarts augsts segums ziemas periodā un 7. augu maiņa aramzemēm. Ja pagājušajā gadā bija problēmas ar lietavām un ir iesniegts šis Lietuvu postījuma pieteikums, tad 5., 6. un 7. standartam šis prasības tiks uzskatīts par izpildītām. Vēl ir izmaiņas attiecībā uz 7. nosacījuma sistēmas standartu. Tas ir attiecībā uz augu maiņu. Iepriekš bija šis standarts tika uzskatīts par izpildītu, ja izpildīja ir viengadīgos kultūra augi tika mainīti vismaz 35% no saimniecības aramzemes platības, un vienu to pašu kultūra augu vienā un tajā pašā laukā neaudzēja vairāk kā 3 gadus pēc kārtas. Sākot ar šo gadu, šo standartu var izpildīt ar vēl vienu nosacījumu, kas aizstāts ar kultūra augu dažādošanu. Respektīvi, vai jūs izpildat šos pirmos 2, 7.1 un 7.2, vai arī 7.3 kultūra augu dažādošanu. Piemēram, ja saimniecības platība ir starp 10 un 30 hektāriem, tad saimniecībā jāaudzē vismaz 2 kultūra augi, kur galvenais nepārsniedz 75%. Vai arī, ja saimniecība ir lielāka par 30 hektāriem, tad jāaudzē 3 kultūra augi. Manuprāt, šie nosacījumi, šis kultūra augu dažādošana ir daudz vieglāk izpildīt un atstāja daudz mazāk ietekmi uz saimniecību nekā tie pirmie 2 nosacījumi, kas līdz šim bija. Tā kā šis arī ir tāds ļoti būtisks atvieglojums lauksaimniekiem. Attiecībā uz ekoshēmām. Attiecībā uz otro ekoshēmu ir izmaiņas saistībā ar nektāra augiem. Ir tā, ka sākot ar 2026. gadu nektāra augi pie dziedēšanas ir jānopļauj, tos var drīkst sasmalcināt, bet tie nav obligāti jānovāc. Otra izmaiņa ir saistībā ar zaļmēslojumu papuvēm. Līdz šim zaļmēslojumu papuvēm vajadzēja būt vismaz 2 augiem, un tie augi bija no saraksta jāizvēlās konkrēti 2 augi, kas lauksaimniekiem bija diezgan sarežģīti. Tad šobrīd pietiek ar 1 zaļmēslojumu augu. Tikai viņš nedrīkst būt tas pats augs, kas auga laukā iepriekšējā gadā, vai arī palicis no starpkultūrām. Nav vairs šīs prasības par 2 augiem. Saistībā ar šo papuvas proporciju, par kur iespējams saņemt otrās ekoshēmas atbalstu. Šobrīd ministrs kabineta noteikumos ir šī standarta apjoms ir 10% no saimniecības aramzemes, bet zemnieku organizācijas kopā ministrija diskutē varbūt šo rādītāju celt uz 20%. Tiklīdz būs šāds lēmums pieņemts, turbūt mums jāsako līdzi, tad mēs arī savos kanālos informēsim jūs un tad dosim zināt. Tad vēl par otro ekoshēmu attiecībā uz starpkultūrām. Tā arī ir tāda augs, kas ļauj, viņš ir gan labs gan no vidas viedokļa, gan no paša lauksaimnieku viedokļa, jo ļauj uzkrāt slāpekli un slāpeklis neiziet gaisā. Līdz šim ir tā noteikts, ka starpkultūras varēja sēt pēc galvenā kultūra augu novākšanas. Bet lauksaimniekiem daudziem ir tā tehnoloģija, ka pirms vēl labība kuļ, viņi pārbrauc pāri vai no ar dronu, vai ar minerālu mēslu izkliedētāju, vai to mazo zālāju sēmašīnu un iesēja to starpkultūru jau pirms vēl labība kulta. Cik esmu dzirdējis, ka plus no tā ir tā, ka
zem tās labības ir vairāk mitruma un tā sēkla ātrāk sadīkst un labāk. Un pēc tam, kad nokuļ labība, tad jau tas starpkultūras audziņš ir paaudzies un viņš jau turpināt augt. Tad ir veiktas izmaiņas mīnas kabineta noteikumos, un tagad šāda tehnoloģija arī tiek pieļauta. Starpkultūras var sēt arī pirms galvenās kultūra augu novākšanas. Starpkultūra gan ir jānotur vismaz 2 mēnešus pēc iesēšanas, un tas 2 mēnešu termiņš beidzas 31. oktobrī. Ja tomēr grib šīs starpkultūras nesaglabāt līdz 31. oktobrim, varbūt teiks tā, ka šī starpkultūra iesēta agrāk, 2 mēnešu termiņš izpildās, bet 31. oktobris nav pienācis. Tad lauksaimniekam būtu pirms aršanas jānofotografē šis lauks, vēlams lauka atbalsta dienesta mobilo aplikāciju, lai var redzēt, ka tā starpkultūra tie laukā ir bijusi un var saņemt atbalstu. Arī attiecībā uz, tas gan vairāk tāds atgādinājums, kad ar otro ekoshēmu, kad pasējā sētais zālājs, tas arī ir jāsaglabās 31. oktobrim. Un vēl viena tāda lieta, ko mēs savā administrējot jūs iesniegtos pieteikumus un vērtējot viņus esam saskāršies, kad gadās gadījumi, kad vienā laukā tiek pieteikts atbalsts uz otro ekoshēmu, kuras viens no nosacījumiem ir principā nelietot auga aizsardzības līdzekļus vai nelietot viņus noteiktā periodā, un tai pašā šo lauku piesāk uz 5. ekoshēmas atbalstu, kur atbalsts sniedz par precīzām auga aizsardzības līdzekļu lietošanas tehnoloģijām, kas it kā tā vienu otru izslēdz laukā. Šādi gadījumi var būt dzīvē, kad tā ir, jo varbūt tas auga aizsardzības līdzekļi, ka to precīzo iekārti lietot tai periodā, ka tai konkrētai kultūrai to drīkst lietot. Bet arī šādas gadījumus mēs diezgan rūpīgi vērtējam un paši prasām lauksaimniekiem papildus informāciju, lai saprastu, vai lauks var ienācīgi atbilst šīm abām ekoshēmām. Tad par 4. ekoshēmu. 4. ekoshēma ir tāds, mūsu, teiksim tā, laikam sāpju bērns visiem. Jo attiecībā uz minimālu augsnes apstrādi, kas ir viena no 4. ekoshēmas aktivitātēm, ir obligāti prasība, ka jāuzņem fotoattēlu. Ko var redzēt, ka šis ir augsne, nav ārta, ir veikta minimāla apstrāde, nevis pilna augsnes apstrāde. Šeit gan ir tā, ka lauksaimnieki laikam viena daļa grēko, viena daļai kaut kas gadās slikti, vienkārši. Jo tā, ka tās bildes šobrīd drīkst uzņemt bildes un saglabāt pie sevis. Bet tādā gadījumā, kad nāk kontrole, mēs prasām šīs bildes iesniegt, nereti gadās tā, ka šīs bildes nevar dabūt. Ir gadās vai telefons ir pazudis, vai kur viņas kaut kur bijušas saglabātas un tā vieta ir pazudus un izdzēsušās. Tāpēc mēs ļoti aicinām lauksaimniekus šīs bildes uzņemt izmantojot lauka atbalsta mobilo lietotni. Un uzreiz nosūtīt lauka atbalsta dienestam. Tad jums nebūs jākreņķējās par to, vai tās bildes ir uzņemtas, nav, kur viņas ir palikušas, vai kas ar viņām notiek. Tad tas ir tas, ko mēs no savas puses ļoti aicinātu darīt. Tad vēl viens tāds sāpju lieta ir 6. ekoshēma. Tas ir par ilgadīgo zālājs, kad lauksaimnieks uz zālājiem uzņems saistības 2 gadus šo lauku neapārt, būtībā nekustināt, lai ogles neiziet no šīs zemes. Arī šeit ir tā problēma, ko esam saskāršies, kad viengad lauksaimnieks piesakās, pa cik tā ir ekoshēma, tur īsti nav iegājās, ka laukam ir saistības, un nākamajā gadā aizmirstās, un pa vidu tas lauks tiek apārts vai citādāk apstrādāts. Te ir 2 izmaiņas liels būtisks. Vienas, lai novērstu to, ka jūs aizmirstat, kur lauki jums bija jāpiesaka uz to 2. gadu, tad mēs elektroniskajā pieteikšanās sistēmā esam radījuši 2 jaunus slāņus. Pirmais slānīts, kur jūs tām rūtotajām, laikam te ir, projektors ir? Laikam parādīšu te. Šis pirmais slānīts, kur ir tās rūtotās, tas ir tas, kur iepriekšējā gadā jūs esat pieteikuši šo lauku, viņš ir pieteikts uz Eko 6. Viņam ir pirmais saistību gads beidzies, bet viņš šogad jāpiesāk atkal ir. Jo saistības ir uz 2 gadiem. Ja jūs viņu nepieteiksiet, būsiet iesējuši kaut ko citu, var gadīties, ka jums jāatmaksā apakaļ naudiņu par to 1. gadu, ko jūs saņēmāt. Tā kā rūpīgi skaties, ja ir tas rūtotais zilais rūtojums, tad tas lauks jāpiesaka otrais. Un, ja zīmēsiet laukus, tad šis rūtotais slānis būs automātiski ieslēgts. Bet ir otra daļa tāds. Ir tā, ka jau 2 gadi ir pagājuši. Pagājuši gadu bija pirmo reizi pieteicās lauku 24. gadā, 25. gadā atkal pieteicās, 2 gadu saistību periods ir izpildījies.
tad tādus laukus mēs parādīsim šādu ar vienu iestrīpotu. Lai viņus redzētu, tad būs jāieliek ķeksītes te šī vietā. Ja jūs gribat redzēt ar tos vienstrīpotos laukus. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka 2026. gadu ir mainījušies nosacījumi attiecībā uz Eko 6 saistībām. Ir tā, ka ja šis 2 gadu periods ir beidzies, jūs to lauku varat pieteikt atbalstam arī 3. gadu, jūs varat pieteikt samazinātā platībā, bet jums nesāksies jauns saistību periods. Respektīvi, jūs pirmos 2 gadus esat pieteikuši, saistības ir izpildītas, 3. gadā to lauku piesakat, 4. gadā jūs vairs negribat viņu pieteikt. Jūs to visu drīkstat darīt, jums neprasīs atmaksāt to naudiņu pa iepriekšējiem saistību periodu. Tas ir tāds vēl viens liels pluss. Tad attiecībā uz agrovides pasākumiem. Tur šobrīd agrovides saistības, jaunas saistības var uzņemties visos agrovides pasākumos. Nav nekāda ierobežojuma. Iepriekš bija diskusijas varbūt par zaļām joslām, ka tās pieteiksies, varbūt varēs, nevarēs. Tad šobrīd lēmums ir pieņemts, visās agrovides pasākumos uzņemties jaunas saistības. Attiecībā uz zaļajām joslām. Šeit ir izmaiņas attiecībā uz 4-metrīgajām zaļām joslām. Iepriekš 4-metrīgo zaļo joslu varēja ierīkot starp savu un kaimiņu lauku, pie tam, ka kaimiņš bija bioloģisks, tad jābūt bioloģiskam. Tad šobrīd var ierīkot starp savu lauku un kaimiņu lauku arī tad, ja kaimiņš ir konvencionālais. Tā arī kopīgi ministrija un lauksaimnieku organizācijām nāks pretī lauksaimniekiem un paplašināt šo zaļo joslu ierīkošanas iespēju. Attiecībā uz zaļām joslām te gan arī ir vēl viena lieta, ka tām zaļām joslām ir jābūt redzamām, neapbruņot aci, un tam platumu, ja tā ir 4-metrīgā zaļā josla, tad viņa jābūt vismaz 4 metri, viņa drīkst būt platāka. Ja tā ir 8-metrīgā josla, tad viņa jābūt 8 metri un jābūt vai arī platākai. Šogad mēs arī pievērsīsim diezgan lielu uzmanību un skatīsimies, kādas tās zaļās joslas ir. Tad laikam tas man arī viss rādīja, ka man palikuši 3 minūtes. Tad tiem, kam interesē kaut ko vairāk paskatīties, mūsu mājaslapā ir platība maksājuma rokas grāmata, un tur viss ļoti, ļoti detalizēti un sīki ir aprakstīts. Tā kā viss, paldies man. Jā, minūte jautājumiem, komentāriem. Labi, tad iekļāvāmies perfekti laikā. Paldies jums!